Hei, mīļumiņš, rekur tavs sīventiņš, ne? hei, esat sveicināti Sīvenu podkastā. Jā, neskrējuši, un es Aleksandru Dzenko un Kalnis Trevska. Ruk. Jā, Džeki, man arī jautājums. Nu, Džekiņ, davai aiziet stāsti, spēr vaļā, aiziet, mauc. Man ir jautājums, kā jums iet ar labdarību? Slikti. Negaidieši. Kā mums iet ar labdarību? Nu, ķipa, Visi, kas nāk uz manām izrādēm, nodarbojas ar labdarību. Nē, kādā ziņā kā iet ar labdarībām? Nu, ķipa, vispār jūs tā kā ziedojat naudu kaut kur, kaut kam, un tā kā vai tas ir tā vieta? Vispār, jā. Ja, tas ir vispār, nav tā, ka tas ir ļoti dīvaina vispār lieta, kā, nu tā kā... Palīdzēt nabadzīgiem? Jā, nu tādā ziņā. Tas ir tik stulbi. Nē, idiotiski. It īpaši ziedot bērniem naudu, kuriem ir steidzam nepieciešama operācija. Tāds, kurš... Ko tu no sevis iedomājies vispār, lai... Jā. Nē, es tieši par šito gribu pateikt arī. Sīkais atrodi darbu, jā? Jā, vienkārši celies no ratiņkrēsla un atrod darbu. Kas tur... Nē, bet es tieši gribu par to pateikt, ka jums nav tādas sarunas, man ir sarunas ar, ik pa laikam ar sevīm, tādas sarunas, kā... Šizo! Jaiks! Kuku! Sarunas ir, kā... Down with the sickness. Jā, tās sarunas ir, kā, Sindrome. kāpēc es visu savu brīvu laiku nenodarbojos ar labdarību. Ko? Jā, jums nav tā? Nē. Jo pa lielam, tā kā man ir brīvs laiks, ir... Ja, bet brīvas naudas? Nē, tāpēc Bet arī labi, nav nenodarbojos. obligāta nauda, tu vari būt volontārs. Kas varētu būt? Volontārs, kad tas Ne, bet kas varētu? Es nesaprotu. Valentīns? Jā. labi. Jānis Valentīns. Valantors, tas kaut kāds Terminatoram sīkvals. Kā Valantors. Polo apsator, tas- Kur bija Tas lidojušais dinosaurs. pa brīvi strādā. Nu jā, Kā viņš saucās? To es Nu, bērnībā pietiekoši daudz darīju. Mani gada. jā, Valantors. Nu, Nē, es zinu, ko Es saprotu, ka Kālis negrib teikt, lai es smieklīgi pasaku kaut ko, bet... es negribu ar labdarību nodarboties un pateikt to pareizo atbildi. Jā. Es gribu, lai tu izdomā, lai tu pats strādā. Brīvprātīgais. Nu, tu zināji, nu ko tad tu... Volontārs nesaka latviski, jā? Nē, nesaka Valentors. Jā, Valantors. Volontārs. Jā, tas ir kaut kāds robots. Bet jums nav tāda domas, ka īstenībā man tā kā nav tā, ka man dzīvē viss ir ok, bet man ir daudz labāk nekā 99% cilvēkiem, kur dzīvo uz pasaules. 99? Jā, visticamāk. Es teiktu, diviem... Tātad, ja tu paņemtu 100 cilvēkus, tagad iet veikalā, Jā. tu paņem 100 cilvēkus, un tev būtu labākā dzīve no viņiem visiem. Nu, es saku... Tu domā vēl? Nē, atbildi. Nē. Es nesaku par visiem, bet... Es saprotu, kā tu to redzi. Tu redzi tā kā Aleksandrs Zenko un tad Āfrikā puika Nu, jā. dzer dubļus un tev Nu, jā. tas ir stulbs. Jā. Un Jā. pasies, cik man ir labi. Bet īstenībā veikalā arī, zini, tā kā es ik pa laikam pamanu, ka, nu tā kā skatos, zini, kā stāv rindā. Un tu Neņem skaties. 12 saldētās pīcis. Jā. Tas ir Nē, nu, īpaši. Jūtu līdzi. Nu, tu arī skaties, ko cilvēki ņem, un tu tā kā saproti, ka, nu jā, es kaut kā varu atļauties. Tagad tur ir dārsliņš liegrot. Kas tas ir kompostam? Kam tev gurķis? Tas bija smieklīgi, jā. Bet, kas tu Jogas. pateici? Bet, Nahuj, ogas, man liekas, ir Nē, es sērijas. saprotu, ko tu domā. Nē. Man bija es negribu, es neiešu Guzenko ceļu, ka publiski apsaukāsim uzņēmums, kur cenšos. Bet, karoči, es vienai lapai man bija pieslēgts ikmēneša maksājums. OnlyFans. Jā. Bet viņi sāka tik daudz ēpastus sūtīt. Katru dienu viņš palika aizvien tāds, tā kā, gandrīz vai tā kā, nevis, hei, paldies, ka tu palīdzi vēl, bet tā kā, bērniem nav ko ēst. Un ja tu neziedos naudu, tad, katrs 12. bērns, kas nomirs badā, ir principā uz tavs sirdsapziņas. Jā. Mēs tev sūtīsim viņu Tu fotogrāfijas. droši vien tagad tā kā cūka mājās, nestāds, jā. Un tā, tā kā, Es saprotu, ko tu traki runā, palika, jā. un es vienkārši atsakoju, nevis unsubscriboju. Bet ēpastiem vai visam tam Visam. pakalpojumam? Es
man viens e-pasts tā noriebās, ka es visam atsakoju. Un tad es sāku ziedot citai lietai. Bet tas vienkārši tas viens kārmas punkts. Man kaut kāds man ir burtiski līdzīga situācija, kā tie e-pasti, viņi palika tik nepatikami. Un es esmu cilvēks, kurš jums palīdz, un viņi tādu cilvēku nav daudz, tāpēc mēs visu no viņu izspiedīsim. Un es Viņi spiež uz jūtām, riktīgi moralizē. Es pat beigās, es nezinu, ka tu esi kādus 7 nelasīju. Es redzēju virsrakstus e-pastam, es nelasīšu to e-pastu. Es vienkārši nelasīšu. Es negribu slikti jūties. Jā. Tā man kā viņš saucās. Es kaut kad savā podkastā laikam runāju par šo. Savs bērns ciemats bija ielicis bildi Ziemassvētku laikā, kur puika vai meitnīte, es neatceros, mazs bērns tā kā ceļ sniegavīru un pielicis tekstu tā kā šajos Ziemassvētkos laikam viss, ko es gribētu, ir tētis, lai ar kuru kopā es varētu uzcelt sniegavīru. Komentāri. Nahuj, tētus vajag. Ko viņi te dirš? Neviens bērns negrib tā tēti. Tur vienkārši tā nodirs. Un es nezinu, kas viņi laikam ļoti ātri, ka šis vienkārši, lai paliek. Tas tikai, ka tu slikti TikTok ieliec, lai viņš dzīvos, neko neaizt. Un tad viņi ielika nākamo, kur meitenīte cep piparkūks vai kaut kas tāds, un tā, viss, ko es gribētu, ir mamma, ar kur kopā Ziemassvētkos uzcep piparkūks. Un viss tāda fucking. Jā, šī ir reklāma. Tas ir tā kā viss pozitīvi. Un zem tā tēti, tur bija viss tā kā tik negatīvi. Kā tu vari tik radoši negatīvs būt? Tu vari būt bieži negatīvi radoši. Jā. Bet, jā, es vienkārši, nevis tāpēc, ka tur es pats vai vēl kaut ko, bet man tāds, wow. Un bija tā kā viens komentārs, ka bērnam vajag tā kā abus atsāks un kaut kā apakšā. Tā kā dīvs, ko tu zini vispār. Drausmīgi, es biju pārsteigts. Un vairāk viņi tāds neliek, tagad viņi liek vairāk vispusējis. Nē, es viens, zinu, kaut ko tādu sāk darīt. Bet vispār labdarības temats, tas nav tāds, man liekas, dīvains temats tādā ziņā, ka es atceros, es gāju uz veikalu sen kādreiz, un tur stāvēja Ome pie durvīm. Viņi tirgoja tomātus, kuriem viņi pati izaudzēja. Tu piegāji klāt, saka, kas tas nahu pa sūdu. Jā, un iemetu viņai. Nopirku to tomātus. Jā, kur ir spēkas? Nopirku no viņas tomātu un iemetu. Jā. Nopērku un viņas acu priekšā. Jā. Un tad viņš pēc tam vēl ir. Ja kas es dzīvoju labāk. Kā 99% no cilvēkiem. Jā, tad tu uzspļāvi uz gurķiem un aizgāji. Jā, un tas tomāti izskatīs briesmīgi. Briesmīgi, bet es sapratu, ka viņiem bija kaut kāda, zin, tā kā gods, ka es vienkārši neprasu naudu. Es apmānu kaut ko pret naudu. Zin, es neesmu tas, kas stāv tikai stūrī un saku, palīdziet man ir kaut piedāvāt. Zin, kā pat ir tie sliktie tomāti. Un es viņai iedevu daudz vairāk naudas nekā vajadzēja, un es padomāju... Tikai, lai viņai sejā iebāstu, cik daudz labāk tu dzīvo. Un pēc tam es padomāju... Viņš super lēni no māka izvelk visu papīru naudu un tā. Un tā skaita piesniegs. Nē. Jums būs ko izdot no 100 eiro? Būs? Nē? Nu, labi. Jā, un pēc tam, kad es gāju mājās, es domāju, kāpēc es neiedevu viņai vairāk? Es varu iedot viņai tikai 50 eiro. Jā, jo viņai salašņa. Ne? Nevar darbu normāli atrast. Ne, bet es varu viņai 50 eiro iedot. Jā. Es varu viņai 100 eiro iedot. Nu, it kā jā. Un es padomāju, kāpēc es vispār visu brīvu laiku nenodarbojos ar labdarību kaut kādu. Un jums nav tāda dilema, kāpēc mēs to nedaram visu laiku? Nē. Labdarība, pirmkārt, es tev nevaru iedomāties strādājot. Tā kā... ka tev ir rokā instrumenti. Es nerunāju par sevīm, ka man tur būtu, nezinu, flīze vai vansista. Man būtu tāds, es varu padot flīzes, varu noslaucīt sviedrus vīrietim, kas to dara. Ja viņš nevar iedomāties, ka tu par naudu strādā. Jā, bet parād man, kur jāroka lāpsli. Es esmu profesionāli tajā. Vienkārši tups un mehānisks darbs. Jā, bet es tev nevaru iedomāties. Es varu iedomāties, ka tu, piemēram, smaržo ābolus. Tā kā visi vāc un kudzēļ. tad lido bīt. Piristāņi. Pačēlā. Otrā, tev nav tā, Kalvi, ka tu domā... Tu saprati, ka Jānim nevar prasīt. Jā. Nu, daudz, ka es man pakaus. Zini, ko vispār Kalvi? Nē, bet Kalvis arī pateica, ka tev nav bijis tādas domas, ka, bļā, es taču
ka mēs visi varam visu to darīt, mēs vienkārši to nedaram. Jā, bet saprotu, ka kādam ir arī tas algotais darbs jādara, un visi nevar savu brīvo laiku tikai... Te nav komunisms, Aleksandra, ok? Es aplaudēju cilvēkiem, kuri var visu savu brīvo laiku veltīt tam, bet man ir ambīcijas, es gribu kaut ko vajag darīt sev, un, protams, ja tas ir slikti, ja, fine, mēs visi esam slikti. Clip it, young millionaire. Man ir ambīcijas. Es gribētu būt tas 1%, ja, kas ir Aleksandrs Guzenko. Producents. Bet es arī tā nedaru. Un arī, es saprotu, ka brīvo laiku visu ne, bet, daļu. Zini, ir cilvēki, kuri tā kā vairākos fondos, viņi ka brīvprātīgie strādā katru otro svētdienu. Es tikai, kas viņi ir pa cilvēki? Kāpēc mēs Viņi tā ir darām? labi cilvēki. Viss, ko es zinu, ir tas te, man pie mājas ir zupas virtuve. Bet es nezinu, ka... Man liekas, es neesmu iepazīstināts ar to procesu. Zini, mēs izsniedzam zupas 12, tu esi 11, palīdz griezt gurķus, vai ne? Bet tur nav, vienīgais, ko es redzu, vārtu vaļā un 100 bomži. Vienkārši stāv un gaida. Es vienreiz tur gāju garām. Jā, es gāju garām. Protams, bezmaksas zupa, es zinu to vietu. Tikko jaunu sev MacBook bija nopirts. Un es domāju, vajadzēja laikam varbūt lielāku atmiņu paņemt. Es nezinu, vai man pietiks. Es skatos, cilvēkiem nav ko ēst. Tas kā tu to pat. Jā. Lūdzu, neizgrieziet šito, ka cilvēkiem nav ko ēst, tad civēni cik smieklīgi. Es jūtos sūdīgi. Es tā kā pilnīgi to MacBook tā kā piespiedu ciešāk, ne tāpēc, ka man Lai nenozog, jā. Ja kas piesakojiet Instagramā, kas bija podcasts Sivēni vai Sivēni podcasts? Sivēni apakšvītra podcasts. Jā. Būs apakšā tajā tur instrukcijā. Jā, es noteikti neaizmirsīšu ielikt. Būs riktīgi nice. Jā, jo tur mēs izziņosim visāds, ka tur par laiviem, kādu vidaku, ka varbūt būs jautājumi jums. Vienalga, zini tīri, ka vai komunikācija. Tad piesakojiet, būs labais. Jā, kaut kāds konkurss vai kas. Un starp citu runājot par laiviem, nākamnedēļ ceturtdien, 19. jūnijā, Komedija Latvija bārā būs Sivēni live numur 2. Šis 4. 2. Pērciet biļetes kaut kur bez rindas, ierakstīt Sivēni live un varēsiet nopirkt. Atnāciet klātienē skatīties. Pirmais video būs pieejams kaut kur. To mēs izziņosim nedaudz priekšu. Bet bija riktīgi jautri. Mēs tagad vienreiz to esam izdarījuši. Mēs apmēram zinām, kas bija labi, kas nebija labi. Mēs zinām, ko izlabot, kā uzlabot. Un pakin ar katru laivu būs arvien labāk. Allegedly. Nē, to jābūt pozitīvi. Un jāsaka, cik hujenna bija un būs. Jā. Un... Enerģija beidzās. Jā. Flacīdi palikām. Es nesen padomāju, vai... Man arī netālu no mājas ir tā zupas vieta, un man bija kādreiz es vingroju, un es katru rītu gāju. Jā, tas neticams. Un tieši gāju tajā stundās, kad tur zupa bija. Un tur bija tā rinda, un tā rinda man asaras bija no tās rindas, jo es domāju, tur tā kā bomži, vai ne? Jo no smakas? Kaut kāds, nē. Un tur vienkārši bija tā kā normāli cilvēki stāvē. Vienkārši tā kā sieviete stāv, viņi čēsi, normāls drēbes, un es tā kā, fuck. Tā kā... Bet šito es kaut kad biju dzirdējis Amerikā, kad tagad tas trends ir beidzies, bet kad šausmīgi pušo, ka katram čālam ir jābūt uzņēmējiem. Tu nevari, tev ir obligāti. Tev jābūt biznes, hustle, atomic habits. Tev ir jābūt ambīcijām. Kā bija tā? Mein Kampf, tev viss ir jāizlasa, tev viss ir jādara. Un es atceros, ka tur cilvēki rakstīja, ko tu dari, lai taupītu naudu un vairāk varētu ieguldīt savā biznesā. Un daudzi sāk runāt par to, ka viņi iet uz zupas virtuvēm, lai nav jātērē naudu ēdienā. Jā. Man tāds... Nekad es tā nedarītu, jo man liekas, tu ietaupi naudu, bet man liekas, tā porcija bija paredzēta tai mammai, kurai ir skelets ar ādu, ne tev. Jā. Ja droši vien viņi nerakstās daļas, ka viņi vienu dienu pofīgi un pasūta sev kaudze burgeriem un vēl vis kaut ko. Jā, nē. Tas, man liekas, ir riebīgi, vienkārši tā riebīgi darīt.
Bet, Nē, tas sieviete, protams, stāvēja tādu bēdīgu seju, ka tā kā, fuck, es negribētu būt tā rindā, un man varbūt nepatīk, ka viss rajons redz mani no, tā kā mēs stāvam ārā, un es viņa redz mani, bet man vajag to zupu, un... Es domāju, tas ir tikai pirmo nedēļu tevi kauns. Pēc tam tur ofēģi, viņi sasveicinās, un nav ko ēst, nav. Viņi vienkārši stāv. Jā, bet tas noteikti ir faktors, tāpēc, ka es zinu sievietes, kuras arī mūsu mammu vecumos, kurām ir kauns, tad, ja viņām nav kaut kādas jaunākās drēbes, un viņas vai arī kad redz, ka viņai ir rimī maisiņš, ak, Dievs, viņas domās, ka sēdz viņiem vai nē. Ja jau tajā līmenī ir cilvēkiem kauns, tad stāvēt zupas rindā noteikti ir ļoti daudziem cilvēkiem. Kāpēc viņi neiet, pat ja viņi labāk nomirtu badā, nekā stāvēt rindā un dabūt bezmaksas ēdienu? Tā ir maza lieta kaut kāda, bet man ir ļoti nērta sajūta, ja, piemēram, es nezinu, būtu situācija, ka tu man zvani, Klau, es braucu, nesanāks iebraukt, tu vari man kaut kā džemperi, šortus, nezinu, siltās zeķes aizdot, nav laika, un es tev un ja tu man to iedot, vai vienalga es tev rimī maisiņā, tās drēbes, man ir nērti. Man ir bijis, ka man cilvēki kaut ko iedod, vai es kaut ko nesu. Kas nav rimī produkti, man ir nērti. Kad rimī maisiņā tiek veikots grāmatas. Tu man prasītu, ielas uz MacBooka kastē, jo tas vienīgais, ko es pieņemu. Tie visi tie audu maisiņi, tu tā kā, es mīlu dabu, viņi mīlu, bet iekurs, tad jā, tie maisiņi ir okei, bet kad tu Maksimus maisā iedot kādam drēbes, vai tev tāds smirdi. Man arī bija... Kaut kur es esmu nogājis. Man bija čoms, kurš vienmēr staigā ar Maksimas paketu to, vai ne, un maisiņu, un es tā kā teicu, un viņš teica, man tur vienkārši mantas, es tā kā, jā, bet, ielic mugursomā, kaut kā, viņš tur mugursomu stūbi, bet tas tu uzreiz izskaties automatiski pēc bomāra, ja tev nav. Man ir bijis posms dzīvē, kad tas bija maisiņu čalis. Tas bija, man arī teica visi, ielic fucking somā. Bet man taču ir ērti, tāpat rokā viss. Un vēl es tikko atcerējos par kaut kādiem lietām, kas norāda, ka tu bombs esi. Man mamma teica, nekad nesprat šito. Viņš tā kā vienkārši tūpi piebalsoja. Bet mamma man nekad neļāva iet aizītēm ārā. Piemēram, man parasti, kā uztais ēdienu. Es, protams, sur 3 desmais, ka bija sīgs. Un es apētos vienalga, kas bija uztaisīts, un tad es vienkārši paņemu desmais un eju ārā jau. Skatīties, kas notiek, vai ne, vai ko mēs darām. Mēs rēcam pa bombžiem, ka šodien būs jauns Valmierā. Un māma tāda, nē, tu nevari ēst ēdienu ārā. Es nezinu, kas tas bija. Neteicu pamatoju. Viņa vienkārši teica, tā nedara. Tas nav smuki. Man nav tā teicis, man liekas, vecāki, bet man joprojām es nevaru iet un ēst. Es nevaru, tā kā man ir bulciņa, es eju un es nevaru. Bulciņas, jā, tā kā bulciņas visi kārtībā, bet tikko māma redz, kad es tas te gar logiem skriena siermais, viņa tāda mājās nāc viņa apēt, vai apēt poģī, bet nekādā gadījumā tu neēdīs maizītes. Es nekad to nebiju sapratis. Nekad. Bet tas varbūt viens no tiem noteikumiem, kuru viņi vienkārši ir izdomājuši, vai viņiem vecāki te ir teikuši, un viņi pat vairs nezin, kāpēc, jo vienkārši pamatojums ir, jo tā nedara, arī nekur dziļāk neieejot. Tur, ja viņa, man liekas, tas viens no tiem varētu būt bijis. Bet es saprotu vēl saldējums, tev ir saldējums, tu ej dabiski pa ielu un ēd to saldējumu, bet tā kā cilvēki, viņi tā kā kaut ko tā kā tas nav patīkami, vai ne? Pagad, tu nesen, kad normāli gājis Rīgā vai pa Krišāņu Baronu ielu ar zupašķīvi un ēdis. Nē, bet man pats tā nedaru, man pašam nav patīkami, kad kāds vienkārši rīk kaut ko un iedz. Es saprotu, ka jā, nav laiks un tā. Vai pizzas kaste. Jā. Tā ir tā vienīgā laikam lieta, ka, piemēram, man ļoti garšo burgeri, un augs man ir tā kā top vieta, kur iet ēst, bet man ir kauns viņu ēst. Tu viņu nekad nevari paēst tā, Smuki, ka tev nav, man mistiski, man līdz ausīm viss ir kaut kur mērts. Es tāds tikai ne uz džemperi, kad es to pasaku, jau sen pavēlu. Jau te ir kaut kāda kečupēze vai kas tas tāds ir. Viņas nevar paēst tādas lietas. Jā. Es esmu iemācījies tos špageti pat ēst tā, ka man nav bijis pa sevi. Bet tas visās burgernīcās pa lielam. Arī viss tie big tasty un tā tālāk. Tev tāds, nekas nebūs, līdz saspied, mērts ieldo acī, tev tāds. Pēc labās burgernīcas dod tos cimdus, vai ne, melnos, kur tu vienkārši apēst.
Jā, bet tas nosargā rokas. Jā. Un es netaisos ēst ar nazīti un dakšiņu, jo es neesmu... Jā. Bet es pilnīgi piekrītu. Tikai, ja es tikai pasūtu mājās un mājās tumšajā telpā, kur neviens neredz. Man arī tā lieta ir, ka es mājās... The best. Tu jau arī pats neredzi. Savā Batcave'ā ēst. Man tā patīk. Jā. Bet man godīgi, es mājās varu ēst daudz un vispār, viss ir tīri, bet tikko esmu randiņā ar meiteni, un uztraukums. Un vienkārši nav burgeris. Es neesmu stulbs burgerus randiņā. Un kaut kas normāls sēdēs, un uzreiz. Un viņi tā kā tu ēd, es zvēru, man tā nenotiek. Viņi tā, kā tad, vai ne? Tā kā, ir tā kā tas Murphy likums. Es vienreiz redzēju Spānijā restorānā, tas bija ārā terase, un ienāca... Man patīk, mums iesākās ar to, ka cilvēkiem nav ko ēst, un mēs nepalīdzam. Un tagad mēs čīkstam. Un tad man trāpās tā ekstra mērķi. Tas milzīgais burgeris, ko es ēdu, es nezinu, kā viņi dabūtu sejā nesasmērējoties. Kas ir? Kad ir daudz ēdiena, tas ir tiku, jo... Zini, kā man ir tik daudz ēdiena, bet man ir kauns pa ielu iet un viņu ēst, ja? Īstenībā, jā. Bet Spānijā, kad ārā bija terases restorāns un ienāca vīrietis Spānis, un viņš bija resns. Un ko viņš izdarīja? Viņš apsēžās, viņš pasūtīja, un viņš novilka kreklu, un viss tā, what the fuck? Tā kā līdz ādai? Pilnīgi. Un viņš tā, viņam atnesa ēdienu, viņš tā, ka tužu apēda, un uzvilka kreklu. Viņš novilka bikses? Tā gribu sākt to darīt. Es arī padomāju, tā skaties, bļeķi, varbūt vajag, jā. Tā ir lieta. Mājās ir dienas, kad man tāds fuck it, es ēdu apenēs tagad. Un tur. Te grūda, kas palvās, trāpa kaut kāds lapas un tāds pohuj. Tev uz palvas uz grūda, ka labi. Jā, viņš ļoti iespaidīgi. Tas viss, kas man ir. Man nav sejas, man ir ir iespaidīgs kādiem tev. Viņas ir 3, bet viņas ir buļē vienkārši. Te. Jā. Tā kā zīmuļa resnumā. Jā. Kāds ir labdarības veidi? Viens strādāt zupas virtuvē. Ko tu vēl vari darīt? Kaut kādās slimnīcās piestrādāt, tā kā es domāju. Brīvprātīgo veidu. Es šodien veikšu acu operāciju, paņem brīvu. Jā. Skalpeli vai kā to sūdu sauc? Man arī ir paziņas, kura tā kā vienkārši, nafta izplūda pa kaut kādā jūrā, mēs jau lidojam, viņi paņem biļetes pa savu naudu, viņi lido tur, dzīvo teltīs un attīra no naftas putnus. Man ir tā, ka es skatos televizoru. Nafta izplūdus Baltijas jūrā, nākamais kanāls. Viņi pa savu naudu lidos turienes, pa savu naudu tur uzturās? Nē, tas ir forši, ka cilvēki tā dara, bet man nav naudas, lai brīvprātīgi strādātu. Tur ir tā lieta. Un es negribu vienkārši, bez darba pusgadu dzīvot uz kaut kādas salas un kaut ko tādu darīt. Vienkārši es neesmu tas cilvēks. Tas arī viss. Bet, ja esmu slikts, tāpēc man ir draugs, kurš ir ļoti pret vispār šito lietu. Un, piemēram, es viņam izstāstīju par Tomi ar tomātiem. Viņš teica, es nekad dzīvē neiedotu viņai naudu vispār nekad. Un vispār nevienam, kurš prasa naudu uz ielas, es nekad nedotu naudu. Un viņš saka, bet viņa jau neprasa, viņa pārdod tomātus. Jā, ķipā. Bet viņš saka, kā tu vari zināt, viņai ir 40-gadīgais bērns, kas ir alkāns, kurš viņu sit un piespied viņu iet un prasīt naudu. Un es zinu, ka tāda gadījuma arī bija, vai ne? Un tu iedosi Aleksandrai viņai 50 eiro, viņš tika, super, vēl dzeršu. Jā, un viņa atnāk, tu neko nenopelnīji? Jā, suteneris. Jā, viņš viņu klapē. Nē, tādas tās točni ir. Es iedomājos, ka tas čalis, tas Guzenko draugs, brauc to posmu, kas ir Rīga Liepāja. Un tu zini, tur tā viena vieta, kur... Kaķenieki, Annenieki vai kaut tāds, jā. Vairāk stendi, kur cilvēki pārdod lietas. Domāju, viņš vienkārši apstājās. Galda, stulbie dzērāji ģimenes. Kas tev te, persiki? Jā, saspārd visu, ko var. Jā. Bet, piemēram, Jāņos visu vainogs aizdedz un uzmet uz šosleiz, lai visi sabrauc. Jā, bet, ja jums ir kaut kādi padomi, ko brīvprātīgie var taisīt, rakstiet lūdzu komentāros, arī spiediet laiku un arī pērciet biļetes uz Jāņa Kreišmana izrāde Puņķi un asaras. Yes. Es godīgi nesapratu, ja es būtu skatītājs, es nesaprastu, ko tu prasīji no viņiem. Prasīju, ja jums ir padomi vai zināšana, kur var palīdzēt, ka brīvprātīgais, brīvprātīgais, kur, jo es domāju, tas ir kādas 30 vietas vismaz. Kā var palīdzēt nabadzīgiem, un tad šeit pērciet biļetes uz Jāņa. Jā. Bet jūs zināt, ka, piemēram, ka centrā kaut kāds cilvēks stāv un prasa naudu, ļoti bieži ir kaut kāda
Mafija. Mafija, Jā. tā, nu tā kā. Es nezinu. Kurš to stāstīja? Par to, ka kaut kāds sarkanmatains bombas pienāca parkā, vāca pudeles. Jā. To Un tad- mēs runājām, to mēs Jā, Stāstīja, ka jā. viņam Jā. ir hierarhija. Jā. Bet tas ir viena lieta, ir hierarhija starp viņiem, un otra lieta, kad vienkārši atved cilvēku uz punktu, sanarko viņu, viņam iedod suni kaut kādu, kurš arī nevar kustēties, un visu dienu viņam samet kaut ko, pēc tam atņem to. Tas Bet ir man briesmīgi. Man ir sajūta, ka tu esi pārskatījies to bomžu miljonēru filmu, kur Čāls Indijā. Jā, bet, ko es gribēju teikt? Man liekas, šito jums jau bija teikt, es nezinu, kuras, bet man čom māsa pēc Vīdens izdomāja braukt palīdzēt Āfrikā, celt viņiem mājas, un tur pusgadu apmācības, visu kaut ko, viņi tur, ko tur Āfrikā, tur nezinu, māca. Un lūpa jāstaipa, visu kaut kas jādara. Un tad viņi aizbrauc palīdzēt, un viņi cēla mājas un raka akas, lai viņiem ir ūdens. Un tad viņiem bija tā kā tāds vairāk punktu pa visu Āfriku, kur viņi tā kā izmet tādu milzīgu loku un tad atgriežas. Un viņi, es aizmirstu, cik ilgi viņi tur bija, bet tā programma bija, man liekas, 2 gadi, cik tev tur jāpavada. Un es aizmirstu, cik ilgi viņi nebija tur ilgi, jo viņi sacēla kādās 5 vietās, un tad atgriezies uz vietu viens, lai tā kā pielabot vai vēl kaut kas. Un viņiem ir aka, viņām parādās ūdens, un viņi sāk dirst tajā akā iekšā, burtiski dirst. Un viņiem saka, tur ir dzeramais ūdens, viņi tā, bet var padirst. Tu gribēji teikt, diršamais caurums? Jā, man slikti ar dzirdi ir. Jā, Es neesmu dzēris, man dzirda zūd. es sajaucu. Jā. Pagad, mēs te Dehidēju. dzērām. Muļķis. Jā. Man no malārijas. Tev nav jākakā spaini un jāmet iekšā. Jā. Kāpēc Bills Gates uztaisīja afrikāņiem tualeti, kur tā kā pēc tam filtrē tos sūdus un taisa ūdeni tīro, zināt? Jā. Makes sense. Un viņi sāk teikt, tā kā ir Pagad, tur vēl tā sistēma nav ielikta. Fuck. Blīn, pasteidzos. Ups. Es domāju, ka ir ūdens ar garšu un kukurūzu un tomātu. Šis tas šokolādes ūdens. Jā, čoko. McDonald's te būs. Bet čoko ir kaut kas cits, bet izlaidīsim. Bet jā, un viņi tā kā... Viņi bija vīlusies, jā? Jā, viņi bija vīlusies un pārsteigti, un viņi ar to galveno, kas, nezinu, tā kā, kas tas ir? Viņi tā kā, nē, viņiem ir teikts, lūdzu, nekakā akās, un viņi tā, ok, tīko busuģu vai pazūd, viņi tā, kā, Jā. un viss, un tad viņa saprat, ka tas notiek visur, kā viņa palīdz, viņa tā, paldies, un piekakā uzreiz. Un tad viņi pateica, ka Dan, viss. Ka viņi teica, tad nav gluži, nav sajūta, ka tu cīnies ar nabadzību un palīdz kādam, bet tu cīnies ar kaut kādu iedzītu stulbumu un pohuismu. Viņi teica, tad man to nevajag un aizbrauc prom. Jā. Saprotu. Man arī, es zinu vismaz 2, daudz mazos, bet kur tiešām man ir pazīstami cilvēki. Un mazās arī gaņā. Kur, Karoči, ar Ukrainu saistīti, kā cilvēki taisīja lielu labdarību Ukrainai karam, un tur bija viss nozagts, nopizdīts, cilvēki vienkārši taisīja cēla sev mājas un tā, un viens no viņiem ir tas mans draugs Dima, man liekas, jūs pazīst viņas. Ģima, jā. Tas pavērs. Pāvars. Jā, un viņš ar sievu Lietuvā uztaisīja to fondu, viņi cik tur, pirmajā gadā bija 2,5 miljoni viņas sakrāja, un pēc tam, kā viņi uzzināja, ka jo viņi taisīja tos, kas ir bruņas vesta. Tā arī ir, ja? Karoči, es, kad bieži braukāju pie viņā, tā kā patusēt, un viņam milzīgi māja ļoti kruta, un es gulēju vienmēr pagrabā, un tur bija kastes ar bruņasvestiem, kur viņi paši pērka uz to naudu, lika kopā tos bruņasvestes, paši sēdējas mašīnā un brauca līdz Ukrainas robežai, un pēc tam iedeva tur bez. Un kā viņi vispār saprata, ka viss ir pizdīts, tas, ka viņam ir kaķis, kaķis palīdzēja saprast. Karoči, viņam ir kaķis ļoti foršs, un viņi nopirka tādu lielu, ļoti dārgu kaķu mājiņu, kuru es nekad dzīvē nevaru reizēs to mājiņu. Un, karoči, viņam bija shipments vēl viens ar... Un tu guli pagrabā. Jā, kaķis mājā, un es pagrabā. Bet pagrabs bija amazing, tur tā kā, es tev izstāstītu, tu bonus būtu, kas tur.
pagrabs, amazing vienkārši. Karoči, Kā tu domā, uz ko Jānim saceļās? nē, tur tiešām ļoti... Ja tu zinātu, Vīna kolekcijā. ja tu zinātu, kāda tur bija betona attiecība, smiltis, ūdens, cements sienās, erekcija, instant tur tā kā- boner. Tur milzīga telpa, un pa vidu gulta, un visa siena ir vienkārši stikls, nu tā kā ārā tu redz, un tu vari ar pultu tā kā taisīt to, tā kā, lai tevi redz vai neredz. Pieliec mikrofonu pie krāna, fiksi. Bonus, vai nav? Jā. Nu, karoči, un viņiem bija shipments ar optikas... Kāda jēga stīklu kustināt uz augšu uz leju? Ne stikla, bet tos žaluzijas, lai tu gribi, lai tev redzētu, un neredz. Lai tu pagrabā redzētu zemi? Nē, tu vienkārši Tu redzi liekas zemē. Jā. Tu redzi dabu. Kurmis? Jā, tu nodarbojas ar seksu. Atvainojiet, krots. Un tā kā, nu labi, karoči. Bet, karoči... Tas izklausās pēc Sex Dungeon, kas bija tajā Jū filmā, kur viņš tā kā negrib te ar sevi. Viņa tā jādavāja, viņa pamostās stikla būri, un viņš tād. Saik. Jā, reipt. Spoiler alert. Labi, karoči, kā sniper rifle, un viņam ir tas pricel, kā viņš saucās, optiskā... Pricēlīs. Pricēlis. Nu nē. Pricēlīs. Karoči, optiskā tā lieta, tā ir ļoti dārga. Tas ir Ieroču brīlis. sienas mēbele, ieroču brīlis. Plintes lupa. Jā, karoči, tas ieroču brīlis ir visdārgākā. Pistolskops. Pistols Nevis kops. teleskops. Jā. bet pistols. Tas ir visdārgākā daļa, tā optika. Tas Nē, cilvēku dzīvība. Pēdējā epizode. Šis bija foršs nobeigums. Jā. Un vienkārši uztaisīja shipmentu. Nē, nu, mēs labāk neko nepateiksim. Šis bija ļoti tāds lirisks nobeigums visam Sivēnu sāgai. Jā. Kāpēc? Tas bija laba lieta, ko es pateicu. Tu nesaprati, viss kārtībā, mācām tālāk. Viņš piedurās. Nē, ka šī bija ļoti forša lieta, uz kuras nobeigt teorētiski visu podkāstu. Cilvēku dzīve bez slavenā roll credits, vienkārši aizkara cieta. Viņi aizgāja smuki, jā. Karoči, viņi uztaisīja shipmentu. Bet paldies, ka tu izbojāji, šo, ka man bija jāskaidro. Es pats paliku priecīgs, ka tu sajūties nērti. Ļoti labi. Kad viņi es uztaisīja jūtos ļoti shipmentu ar tam optiskajām lietām, tam pricelam, karoči, un viņi tā kā aizveda... Pricels? Karoči, aizveda... Bad bagels. Jā, aizveda, karoči, uz Ukrainu, un viņam ir jau cilvēki, Saki, optiskā lieta, jo tuvāk, man liekas, mēs netiksim pie... Karoči, un viņam ir savi... Viņam ir savi gali, kuriem viņi strādā jau gadu, kura tā kā visu to atsūta armijai. Jā. Ne? Un viens cilvēks, cits nesaistīts ar viņiem, arī no Kijevas, viņš raksta viņam, Klau, tas nav jūsu tas... ieroču brīlis. Un viņš atsūta bildi, kā meitene tirgo pa lielu cenu tās lietas. Un viņa redz, ka fonā stāv tas kaķu māja. Un viņa tā kā, fuck, tā ir mūsu kaķu māja. Tas ir filmēts mūsu mājās, nahuj. Un viņi uzzina, ka visu to laiku viņi sūtīja tai meitenei. Un viņa teica, jā, es visu armiju, viņi vienkārši tirgoja un pelnīja naudu ar to, ka viņi bezmaksas deva bruņu vestes. Un visu, viņi tikai kļuva bagāta. Un viņi tā kā, motherfucker. Un... Bija vēl sliktāk, ka viņi paši jutās slikti par to, ka pēc viņiem sākās krimināla process Lietuvā. Tāpēc, ka jūs zogat cilvēku naudu, un viņam, protams, viņi tur aiztaisīs cietu, un viņi pierādīja, bet tur bija pat politiķi, kuri, zin, ka viņam ir arī šlēsers vietējs, vai ne? Kurš jūs izdarīja to, viņš apvainoja viņus, kā vispār viņi zoga naudu. Manam draugam tas bija tik liels stress, zin, motherfucker. Un es nezinu, no viņiem neesmu dzirdējis, no citiem cilvēkiem esmu dzirdējis, ka nekad vairs es nepalīdzēšu Ukrainai, nekas. No viņiem tādu vārdu neesmu dzirdējis, bet pagaidām viņam piebremzēs tas, protams, un viņi ļoti, protams... Varbūt arī kaut kā labāk izvēlēties tam, kam tu pārdod, varbūt. Bet tu nezini. Kā tu zini, jā. Un man liekas, ir vienkārši divi tipi cilvēki tādā ziņā. Ir tie, kas, es gribu ļoti palīdzēt. Un ir tie cilvēki, kur dzird, Ukrainā karš, tā tur īpašumu lētāk jāpērk jau tagad. Un ir tie, ir tie. Es neesmu tāds. 100%. Es neko nevarētu izdomāt, kā tur nopelnīt. Neko. Paldies Dievam, mēs neviens neesam tāds. Ne, pat ja man būtu tas jāizdara, es neko nevarētu izdomāt. Es varu, neko es nevaru. Viņa bija, sākumā viņi sūties, pat redzēja tos video, viņi sūtīja video, kur, piemēram, ir platoon, vzvod ar soldātiem, un viņi saka, paldies, kur šitās bruņu, es ir jūsu bruņu. Viņi tā kā, jā, zin, tā kā, bet to arī var nofeikot. Bet varbūt arī kaut kas bija tikts līdz frontam, nezinu, bet
Tāpēc, jā, tas ir tas jautājums. Zinu, ka Bills Gates, viņš arī ziedoja, tā kā pateicoties sievai, viņš bija vienā brīdī visbagātākais cilvēks pasaulē, viņš ziedoja Āfrikai un tā tālāk, un vienā brīdī viņš saprata, ka visa nauda gandrīz ir nozagta. Un viņš teica, es vairs nevienam nedošu naudu, bet viņa sieva pateica, nē, davai dosim naudu, vienkārši darīsim to smart un paši taisīsim savus uzņēmumus katrā valstī, lai viņi kontrolē. Un tur, protams, varbūt arī tāpat zaks, bet mazāk. Un viņš tā kā labi davai. Un tā kā, jo viņa teica, nenodarboties ar labdarību, tas nav variants. Es tā kā, jā, tas varbūt ir. Jo viņš vienā brīdī pateica, fuck it, es vienkārši dodu miljonus kādu cilvēkiem, kas pat nezinu, kas viņi ir. Vienkārši zog man naudu. Tas pats, ko visi šitie, kuri neziedo labdarībai, viņu arguments vienmēr ir, kā es zinu, ka tā nauda tur nokļūs. Un, protams, visos uzņēmumos, lai arī kāds viņš būtu bezpēļņas organizācija, tev ir pirmkārt, tas uzņēmums ir jāuztur. Un tas ir tas baselines, bet kāds kaut kur pa bišķiņu kaut kādu pat centu pie centa liek, un tad kaut kur vienmēr ir tas spiliģis saucamais, kad kāds kaut kur nosmēr. Pat Latvijā, kad sāka eiro, kad kļuvam eiro valsts, vai ne? Un sāka sūtīt mums eiro fondus, es personīgi pazīstu cilvēkus, tūlīt pateikšu vārdus, uzvārdus, nepateikšu, bet es personīgi pazīstu cilvēkus, kuri vienkārši rakstīja fake projektus un zoga naudu no eiro fondiem. Tā kā mēs arī to darām. Es nekad to nedarīju, protams, bet es pazīstu tādus cilvēkus, kuri tas bija, ar ko tu nodarbojies, bija brīdis, kur ar ko tu nodarbojies, viņš es rakstu fake projektus. Tas ir mana nodarbība. Vai Rail Baltica bija viens no šiem projektiem? Es neuzticamāk. Jā, viņi atsūta to IKEA vilcieniņu. Viņi tā kā... Bet lielu. Jā. Lielu. Te iedomājies, Igaunija lieto čūčū! Izlaižam Latviju. Nē, bet es tieši tikko jūs runājat, un es atcerējos... Redemption, kā viņš saucās, 2 parāda video no tā, kur tur vilcieni brauc. Paskatījos, kā Krievi, rāda no video spēlēm, kā mēs bombardējam. Pie tā elektrovilciena IKEA uzlika GoPro kameru, tad visa video prezentācija. Bet... tur ir 3 karodziņi, kad tur rādās Igaunija, Latvija, Lietuva. Un beigās es stāvu tās. Bet... Pie tā paša tā posta, ko es stāstīju par tiem sauc bērnu ciematiem, tur bija cilvēki, kas tā kā to pašu, kā es zinu, kur tā nauda aiziet. Un tur viņi uzraksta tā kā drēbēm, visam viņi uzraksta, kam tā nauda aiziet. Kā es to var zināt? Jā. Un tu nevar uzvarēt. Es gribu aiziet, apskatīties. Un viņa kaut kā to teikumu tā noformulēja, kad viņi visi internets nodirs, ka tā nav... Es gribu redzēt tos bērnus. Un visi rakstīja, šis nav zoodārs, kur tu ej tā kā... Jā, tu izskaties pietiekoši nabadzīgs, lai es tev noziedot 5 eiro. Jā. Viņš ir slims, es neredzu. Viņam ir smadzeņi. Nē, kāpēc viņam sejas nav? Jā. Bet vispār ir interesanti, ka... Es nekad domāju, kāpēc cilvēki ar to nodarbojas. Vienkārši cilvēki, bet ne... valsts, kāpēc cilvēki krāja naudu šitam bērnam, kurš ir slims vai ne, un reposto un share, un ir kaut kāda organizācija vai kas. Kāpēc? Man ir valstīm tas ir jādara. Valstī ir jātaisa, jebkurai valstī, es saku Latvijai, jebkura valstī. Viņi jātaisa tas crowdfundings, lai palīdzētu, man liekas, vai ne? Bet tas gan, kad es gāju tajā, kas tā Ziedot LV lapa ir, kur tu redzi visus tos bērnus ar tām slimībām, un tur tā kā mums vajag šos 1000, lai tas tā kā bērns, nezinu, lai viņam var uztaisīt operāciju, tāda gan man ir tā pīdera Latvija. Kā var, kā var būt tā, ka tu aizēji un vienkārši tev pasaka, sorry, nebūs. Jā. Nevaram. Bet tev ir nauda, tad tas zārks ir lētāks. Tā kā, what the fuck. Es gan nezinu, kā tā schēma strādā, varbūt tur ir bezmaksas tā dzīvā rinda. Jā, visticamāk. Bet arī tas liekas interesanti pasaka, tev ir 6 mēneši atlikuši, ja mēs neuztaisam operāciju. Bet nekas bezmaksas dzīvā rinda būs pieejama jau pēc 5 gadiem. Jā. Martā. Pēc 7 mēnešiem. Jā. Es nezinu, kā tās ir, bet man liekas, tur būtu problēma tāda, ja viņi visiem atļautu to, tā kā visiem dot naudu visām operācijām,
tad tur būtu kaut kāda robeža jānovēl. Arī skēms. Jā, arī tieši tāpat kā izmanto, vai, ko mēs runājam, visu, pa ko mēs runājam, bruņuvestes, viss, arī tur izmantotu kāds, tā kā, jā, mans bērns ir slims, dodiet man 30,000. Un tad tev ir ķipai kaut kā, ja tas jāpierāda. Jā, un tad kāds droši vien teikt, kāpēc tu man zobus nelabo, nezinu, bez maksas. Un tad mēs tev varam izraut, bet mēs to implantu neliksim. Ko tas bez zobus taigāšu forša valsts? Jā. Nu jā, visticamāk. Ļoti bēdīgi. Nu jā, bet arī, zini, kas arī ir, nu, varbūt labi, es nezinu, labi vai slikti, ka gribās nodarboties ar kaut kādām lietām, bet saprot, ka tu gribi palīdzēt sevi, zini, tā kā sev, tu gribi pats labi justies, ka es esmu labs cilvēks. Varbūt tas, varbūt es pamatīgi nogrēkojies. Varbūt ir vienkārši kaut kāda bezjēdzīgas sajūta, un tu tā kā, un palīdzēt citiem, tas dod jēgu, vai ne, dzīvē, tā kā. Es kaut ko esmu izdarījis, vai ne, ķipā, es tā kā, jā, un īstenībā, es vienkārši redzu, kā Guzenko mājās ēd dīvainā, caurā krēklā vienkārši, jā. Varētu kādam palīdzēt. Es esmu labāks par 99%. Jā, varētu 99% palīdzēt. Es teicu, ka es dzīvoju labāk. Es vispirms paēdīšu. Jā. Un, bet man zina, kas bija. Es nebija tā. Es redzēju divus puikus veikalā. Nē, nebija tā. Un mazu puiku. Bija gan. 8 un 9. Un viņi, staigā, un viņam bija... Kāds zina tik specifiski? Nu, es nezinu, varbūt 10. Viņš viņus stalkoja uzreiz Instagramā. Jā. Un viņi skatījās, kurus čipšus viņi var nopirkt, un viņi tā kā fuck, un viņi tā kā rēķināja, cik viņam nauda, viņi tā kā fuck, viņi saprata, ka viņi nevar atļauties tos čipšus, kur viņi grib, vai viņi ņem šito, un viens pat pateica, nu ņemsim šito sūdu čipšus taču. Un es, pabeidz. Un es pienāku, un es tā kā, sorry guys, un es tā kā vienu čipšu paku. Tur tā var darīt. Jā. Un es skatījos uz viņiem, es domāju, es varu viņiem tagad nopirkt čipšus. Un es gribu viņiem nopirkt čipšus. Bet es domāju, sabiedrība to nesapratīs. Sīkajiem? Nē, es drīzāk, viņi tikai parāda, kā tev čipšus viņš parāda. Uzsit, visu aizlien, un es paņemu bagu. Tas būtu fun. Bet es tieši par to, ko tu runāji, es Rīmī savā piemājas redzēju skatu, ko es sen nebiju redzējis, ka čaļi liek monētas kopā. Viņi tā kā, tev ir 36 centi, tev ir eiro, cik tev ir 50, un tad viņi kopā schēmo, viņi saskaita, cik ir ļoti lēni. Un tad viņi spēja izdomāt, cik vēl viņi var kaut ko piepirkt klāt. Es biju aizmirst to, ka tu biji sīgs, cik tā bija liela lieta. Jā. Trīs čaļi tas dežavi bija, jā. Samet kopā kaut kāds 2 lats un tāds. Jā. Tā bija. Es neēdu skolā trešdienu, man ir papildu nauda. Jā, un tāpēc man tieši man bija tas dežavi. Es ļoti tā kā clearly atcerējos, kā es nevarēju atļauties, un man bija sajūta, es tagad varu atļauties, es varu viņam nopirkt. Bet kā cilvēks skatīsies, ja es pateikšu, hei, mazie puikas, ko jūs gribat, es nopirkšu visu jums. Bet tas viss būs pie manis mājās. Fuck. Bet cits puses vajadzēja nopirkt, ne? Nē. Tev vajadzētu fucking tos tomātus, bļed, visus nopirkt tai tantai. Jā. Es nekad bērnībā neatceros, ka man veikalā svešs cilvēks būtu jebkad kaut ko nopirts. Man pat bija stragls jau vecākiem prasīt kaut ko. Mēs varam viņi tādu, tu zini, un tev tāds, es zinu, ka es nevaru spēlēt. Kā tev bija atzīme matemātikā? Ok, labi. Man vienreiz bija, es dzeru visu nakti, un es gāju mājās, un saule jau rīts, vai ne, un sēd bēdīgs bombzis pieturā, un es paņēmu 20 latus, kas bija tā kā legit nauda, ne 20 eiro, un es viņam vienkārši iedevu, viņš tā kā, un es tā kā, tas tev. Saik? Nē. Atrod darbu. Un viņam acīs tas bija tā emocija, kur neviens aktieris nevar nospēlēt. Viņa tā kā pirmā bija, what the fuck, tas ir pranks, tā ir huņa, un otrā tā kā, bet jā, nav. Tā kā, un es biju tik priecīgs, ka vienkārši cilvēks sēž bēdīgs, ja viņam 20 latus. Es tā kā tā var darīt. Lai viņš iet un buhā. Jā, protams, kāpēc gan ne? Es darīšu tā, ja es redzēšu tādus puikus ne Rīgā, piemēram, ja es uzstāšos kaut kur, citā pilsētā, es nopirkšu viņiem visu un aizbraukšu prom uz Rīgu, bet Rīgā man bail tā darīt.
Nē, tas sīkiem, man liekas, jā, tas ir īpnē bērniem kaut ko pirkt. Jā, izņemot, ja tie ir tā kā... Nē, ja tu esi tā kā rītīgi bagāts, es domāju, rītīgi bagāts, un tu tā sīkiem vienkārši iedod pieejos, tā es sapērku končus vai divu iedod vienalga. Tas tā kā vēl cool nedaudz, ka tu vienkārši iedod viņiem naudu un aizēji, bet kad tu tā kā stāvi ar groziņu, kā vienkārši 15 minūšu tētis, un vienkārši lieciet, ko jūs gribat, un tu izēji no vēļi, tā paldies, kungs, un tu tā kā Jēzus, es jau te tikai palīdzu, nevajag man labas vārdas. Īstenībā tā arī vajadzēja izdarīt. Vienkārši paņemt 5 eiro, kas viņam nopirkt normāls čipšus. Kad, čipši maksā, 3,70, bļet. Čipšu cenas ir vispār retārdi. Paldies, ka man negaršo čipšu. Es esmu tik laimīgs, jo es klausos apkārt, ka cilvēki ir šokā par to. Tas ir šokēti. Un man tāds paldies, ka es viņus neēdu. Es vēl vakar paku izēdu. Čipši ir nice. Karoči, bet vienkārši iedot piečku, vienkārši viņiem. Viņi kā mēs nevaram iedot un aiziet tumsā, kā mans darbs ir padarīts. Un tad iedomājamies viņi to stāstu. Un tad viņš vienkārši iegāja krūmos pazuda. Vai arī stāsta vecākiem, vecāki prasa, no kurienes un čipši paka. Kāds bārdeņs onkls pienāca un jūs sāk, pērt. Un pēc tam TikTokā nekad vairs nerunājat. Viņi redz mani TikTokā, tas ir viņš, nahuj. Viņam tēti, tas ir tas. Nākamais dienā Delfos. Pedofils Aleksandrs Guzenko. Jā. Es, pa čipšiem ātrāt, man negaršo čipši, bet man garšo tie Santa Marijas, tie... Man negaršo tieši kukurūzes, kas ir tortilla. Nē, bet nacho. Bet man patīk vislabāk tie basic vienkārši asāli, un tad ir tā Santa Marijas, ir tie siera tā mērci un tā guacamole. Yeah. Tie ir garšīgi. Rimītā siera mērci, es nezinu, kas dirsā tas, es pat nezinu, ko tu pat nezini, kas tas ir, un es vienreiz nopirku to rimīgu guacamole, ir tā kā zaļi vēmekļi želejā. Es nezināju pat vispār. Siera mērķis tu vēl vari pateikt, kas tas ir, jo tur ir, uzrakstīts siers, un tev tu vari mēģināt savilkt tā kā to paralēli kaut kā, bet tā guacamole ir... Avokado. Tur nav avokado. Tur, man liekas, es nezinu, spraits lai būtu zaļš. Uz etiķetes, vienīgais, kur tur ir avokado, ir uz etiķetes. Man liekas, pat nav, viņi pat to neizdarīja. Viņi tā kā, mēs nevaram tik daudz. Es nezinu, kā tu dabū to, ko viņi tur ir dabūjuši. Es esmu pircis arī to Santa Maria guacamole, un es nezinu, kas ir. Varbūt tas bija tieši tas konkrētais, bet es vienreiz esmu pagaršojis guacamole. Man ir iebies guacamole, es nezinu. Varbūt paštaisītā mājās kaut kā viņa varētu labāk uztaisīt, bet viņa bija ļoti negaršīga. Viņa tā arī bija, es nopirku, apēdu, man liekas, 1-2 kumos, un tā arī, man liekas, viņa nostāvējas, viņu izmeta beigās. Jā. Tas ir kā iepriekšējā epizode, un daudz komentāru bija, un viens komentārs bija, ka veči roltonos nekas nav vispār. Jā, kā jūs varat ēst kaut kādu sūdu, tur nevienas uzturvērtības. Kas tur bija roltonā? Tipa, kā jūs varat ēst to sūdu, tur nevienas labas lietas nav, vai nav nekādas uzturvērtības? Aliņā arī. Nē, aliņo ir. Ūdens. Jā. Tur nav nekā. Tas ir tur nav nekā. Valterā varbūt. Nav nekā. Tā ir vienkārši šķidra indi finālā. Tas nav, tu dzer un tu dumšs paliec. Tas ir tas, ko viņi dara. Tas ir viss. Un tad viņi piebalsot. Man ļoti patīk skatīties kā dizaineri. Nē, es pats. Kas? Tas ir piemēram... Tu dzer un dumšs paliec. Tas ir apmēram alkohola definīcija. Tu dzer un dumšs paliec. Bet tas tā arī ir. Tu vienkārši... Dumāks paliec. Bet tas principā ir vienīgais. Un tas, ka tu dzer smalku vīnu, tu vienkārši dārgi dumšs paliec. Jā. Tas tā kā iet ļoti dārgā augstskolā mācīties literatūru. Tu būsi bomārs. Nav jēga, tu tikko tērē, bet labi. Un es aizmirsu savu domu. Man ļoti patīk tie dizaineru video TikTokā, kur viņi tā kā var veselīgi, piemēram, rebrandot Pepsi. Tad tur viņi pastāsta ļoti daudz ūdens. Viņi tur liek rehydration plus. Un viņi pastāsta, kas tur vēl ir gluten free un tā tālāk. Un ar alu to pašu dara, ka viņi pasaka, nē, tur ir tomēr, un es nezinu, kas tur ir veselīgs. Nekā tur nav, man liekas. Ūdens plus. Mieža grauds kaut kāds. Mieža grauds. Jā, miežats. Jā. Tev nav jāskrien, Jāni? Man liekas, laiks arī. Jā, un tieši arī ir epizodes laiks sasniegts. Jā? Jā. Paldies visiem, kas klausījās. Jā, pērciet biļetes uz Jāņa izrādi Puņķi un asaras.
Spiediet like, share, subscribe un komentārus rakstiet. Jā, un es gan jau, ka to sākumā iemontēšu, bet atgādināšu 19. jūnijā komēdija Latvijā bārā. Nāciet uz Sivēna Live, būs rīktīgi nice pasākums, būs ļoti forši. Mēs varēsiet redzēt mūsu dzīvajā, mēs ierakstīsim epizodi, būs spēles, būs aktivitātes, spēlēsim cirku, riču, raču, un mēs varbūt arī noģersimies un taisīsim piču paču. What? Tagad cilvēki tad, es toču nepirkšu. Toču nenāk. Viņi bija jau tuvu. Labi, Aleksandrs paliks apģērbs. Jā, tad nāciet, jā, es būšu apģērbs. Bet jā, paldies vēlreiz, ka klausieties, spiediet like, spiediet subscribe, rakstiet. Es netaisīšu vēl vienu bandas video. Jā, rakstiet komentārus, jo tas algoritms saprotiet, kā mums vajag, lai mēs... Kurš iepriekšējās epizodes komentāros bija rakstīts, es gaidu to brīdi, kad šitas paliks lielāks par bizu vaļā, jo ķipa tas ir neizbēgami vai kaut kas tam līdzīgs. Tas tikai laika jautājums. Lai tas būtu labāk. Jā, tad palīdziet mums. Spiediet like, skatieties šo video 10 reizes. Sakiet citiem, lai viņi skatās, spiediet like, subscribojiet, jo tas mums arī palīdz algoritmam. Lieciet komentārus, jo katrs video augs un mēs augsim, ne tikai ķermeņi mums augs. Jā. Un paldies jums par to. Atā! Okay.